Nu, izlaiž jau tās izrādes, kuras te tika spēlētas. Un arī kā režisors es uztaisīju vienu izrādi, kas man pašam ļoti patika. Bija Toms Sajers. Toreiz bija tas grūtais laiks, kad bija grūti ar publiku, un mums bija grūti, jo mēs mētājāmies pa visādām telpām, un šeit mūs izglāba uz 2 gadiem, ka mēs varējām spēlēt izrādes un varējām arī uztaisīt kādu izrādi. Kaut gan to Tomu Sajeru bija tā, kā bija. Jā, mums bija paredzēta kaut kā tur piesolīja, tajos grūtajos laikos piesolīja naudu un uztaisīja maketu mākslinieci. Un tāds smuks makets bija, un bez tam to naudu vairs nedeva. Vienreiz bija tā, ka bija pilna zāle, pilns balkons, pilna zāle bija ar tiem bērniem. Un bija atnācis, mans auģa dēls arī bija atnācis skatīties, un es viņam saku, viņam 10 gadu bija. Es viņam saku, klausies, nu tu, ja tev nāks mīli, tad tu smejies, ja, un tā, lai tur pārējie arī jūt tā līdz visu. Un viņš tik aktīvi to darījās. Viņš te balkonā kaut kur sēdēja, ka visi bija tik aktīvi, ka smējās visur, kur vajag, kur nevajag. Vārds sakot, viņš viņu pajauc, to izrāda. Man es pārlāku lielas centības. Kad te bija rozā ziloni, es atceros, spēlējām. Te vajadzēja man braukt ar motociklu, tādu mopēdu, un pa trepēm, tur lejā apakšā, pa trepēm lejā, un uz skatus kaut kā tur jāuzceļ bija tas mopēds. Mums cits nekas neatlika, kā labi justies, un tik varēja labi tajā laikā justies, un tā mēs arī darījām, spēlējām izrādes, un labi jutāmies.